Čau, šoreiz izstāstīšu, kā pareizi pildīt atspiešanos, kā tikt pie sava pirmā push-up un iespējamās progresijas un variācijas. Pirmkārt, jādomā par galvas pozīciju. Neļauj tai karāties un neskaties uz griestiem. Kakls ir mugurkaula turpinājums un tam jābūt neitrālā pozīcijā. Tālāk pleci. Neuzrautojas. Skaties, lai muguras augšdaļa nav nopaļota. Lai to nodrošinātu, jāsasprindzina muguras platais muskulis. To var izdarīt šādi. Pacel plecus augšā, pavelc tos uz atpakaļ un nolaid lejā. Tad tava ķermeņa augšdaļa būs spēcīgā pozīcijā un būs vieglāk atspiesties. Nākamais - presi un gurni. Neizgāz vēderu, presi un dibens ir jāsasprindzina, lai nodrošinātu stingru vidusdaļu un neitrālu mugurkaula pozīciju. Roku novietojums. Man patīk mācīt atspiesties sākumā ar rokām plecu platumā, lai vairāk strādā triceps. Pirkstu virziens uz priekšu, elkoņi virzās gar sāniem. Jā, tā ir grūtāk, bet pēc tam būs vieglāk izpildīt citas push-up variācijas. Izvairies no elkoņu virzīšanas uz āru, jo tas taviem pleciem var ļoti nepatikt. Lai nespiestos uz locītavām, domā par to, kas sadala svaru starp īkšķa radītāju pirkstu mazā pirkstiņa pamatni un pirkstu galiem. Apakšējā pozīcijā pieskaries ar krūtīm pie zemes, augšējā pozīcijā pilnībā iztaisno rokas, lai nodrošinātu pilnu kustības amplitūdu. Ja vēl nevari pilnā stājā no zemes atspiesties, to var darīt uz ceļiem vai pret paaugstinājumu, galdu, palodzi vai pat sienu. Vēl variants, ko var mēģināt pilnā stājā lēnām laisties lejā un tad likt ceļus pie zemes, lai tiktu atpakaļ augšā.